šitas puisis savu triecienu pipeli tik uz celtiņām man strādā. Ja? Tādi varianti, ka atbrauc jaunais pāris. Pārsins ģības, jums neģības, ne? Nē. Tad mēs visu izdarām, lai viņš neģības. Ja? Ja. Man ir tāds baigais gandarījums, ka puišiem tagad patīk tādas iepistas meitenes. Nu, stirni to izdara, ja? Viņi negrib ar tām celkām ķīpāties, to atbildību uzņemties. Parasti meitenes, ja ļauj, tu man celkiņu paņēmi, tagad pamet, ja firma paņēma, firma atbildi, ja? Tur nav tās mīlas tādas, ja? Nav jāmokās. Ja? Nu, šitai tukumnieci, viņi strādā bez PVN pie manis, ja? Tas ir Jelgavnieks, viņam pipaus garums 30 nolpi. Nākošu mēnesi taisīsim vienu šovu, ja? Par 10 glatu meitenes pimforēs rokā paturēt, bildēties, ja? Cita desā iekoža. Vairāk, ja? Nu, vienīgā tā problēma, ko mēs neesam atrisinājuši, viņam nav izdirsties. Viņš, kas sēžās pimpis durā zemē un krīt uz acis. Es apkapes, jā. Nu, šitā ir tāda mīlīga meitene, puišiem patīkās, ja? Viņai pīzdiņa tā kā tāda laumutīte, zin, tā gribās par sāļa uzvilkt. Mums ir ar kapeiku pisējiem, ja? Viņš atbrauc un visi grib pa vēl. Ja, nu tad problēma tiek atrisināti. Profesori no Kurcītes iestrādāja savilcēju muskuli, ja? Kā nav naudīja bankā, tā pauc noklemē un sēdi, ja? Ar mani varēja uztaisīt, jums nekāda problēma nebūs. Ja? Pa lēto, kā saka. Nu, šitā ir mana vakumniecīte, ja? Iecienīs Saeimas deputāti. Viņa ļoti universāla sieviete, ja? Viņa, ka ņem lielām kaunam lūbām, visiem pautiem ievelk iekšā. Nu, iesim iekšā. Halo. Neko pīdu un pipeļu muzejā. Pīdu un pupeļu muzejā.